Sveiciens visiem! Dalīsimies šodien ar pozitīvu enerģiju un labām ziņām šajā dienā. Amen! Dalīsimies ar pozitīvu enerģiju, halleluja! Un ar labām ziņām šajā dienā. Un kāds brālis Kristu, viņš vakar es runājos ar viņu pēc dievkalpojuma sadraudzībā, un viņš saka, jau otro reizi esmu tā uzpildījies dievkalpojumu, esmu tā uzpildījies, vienmēr atnāk un tā uzpildos, tā uzpildos, un lai tiešām arī šajā rītā tu uzpildies ar pozitīvu enerģiju un ar labām ziņām. Un, protams, ka arī šajā rītā es, protams, vēlos sludināt labās ziņas, amen, jo tāpēc, kad es redzu Bībelē tikai un vienīgi labas ziņas. Es neredzu sliktas ziņas. Amen, es atveru Bībeli un redzu labas ziņas, nozīmē to, ka es varu jums dot labās ziņas, amen, un es jums varu dot pozitīvu enerģiju. Un tas ir pats svarīgākais, neko negatīvu, bet tikai un vienīgi pozitīvu. Slava Dievam! Tēvs Dievs, Tev pateicos Tev par šo brīnišķīgo rītu, kad es atkal varu būt šajā rīta stundā kopā ar brāļiem un māsām Jēzu Kristu, ka šodien ir brīnišķīga diena, ka šodien ir brīnišķīgs laiks, un ka mēs atkal varam dot to pozitīvo enerģiju, ka mēs atkal varam šodien pasludināt labas ziņas, prieka vēsti viens otram, kad mēs varam atvērt Bībeli, debes Tēvs, un tiešām piedzīvot šo debesšķīgo pieskārienu, ka Dieva vārds ir tas, kas dāvā mums svētību, ka Dieva vārds tas, kas mūs atspirdzina šajā rītā, ka Dieva vārds ir tas, kas mūs dziedinā, un kad mēs tiešām zem dzīvā Dieva vārdiem esam pasargāti. Amen. Ka Dieva vārds ir mūsu spēks, ka Dieva vārds ir mūsu stiprums. Slava Dievam. Amen. Slava tam kungam. Slava dzīvajam patiesajam Dievam. Amen. Jā, mums šodien 105. psalms, un es teiksim arī lasīt šo psalmu. Es svētīta Inga, un jā, brāļi, māsas, lai Dievs jūs bagātīgi svētī šajā rīta stundā, katru no jums, un iepriecina jūs šajā rītā. 105. psalms. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem brīnuma darbiem. Slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visas sirdis, kas meklē to kungu, kā es šodien šajā rītā arī slavēju tā kunga vārdu. Šeit arī rakstīts, slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visas sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu viņa spēku, vienmēr meklējiet viņa vaigu. Pieminiet viņa brīnuma darbus, ko viņš darīs, viņa zīmes un viņa mutes spriedums. Jūs, Ābrahama viņa kalpa dzimums, jūs, Jākaba bērni, Dieva izredzētie. Viņš tas kungs ir mūsu Dievs, un viņa tiesas lēmumi iet pār visu zemi. Viņš neaizmirs savu derību, nemūžam, to vārdu, ko viņš tūkstošiem dzimumiem devis. Amen. Dievs neaizmirs savu vārdu, ko viņš tūkstošiem dzimumiem devis. To derību, ko viņš slēdz ar Ābrahamu, ar savu zvērestu, ko viņš devis Īzakam, ko viņš arī Jākabam ar likumu apstiprinājis, un par mūžīgu derību Izrēlam, Jēzu. Kad viņš teica, es tev došu Kanānas zemi, kā jūsu mantojumu tiesu. Toreiz ļauds bija nedaudz, pavisam maz, un viņi bija svešinieki tajā zemē. Viņi staigāja no vienas tautas pie otras, no vienas valsts pie otras valsts ļaudīm, bet viņš neļauj nevienam viņus apspiest un sodīja pat ķēniņus viņu dēļ.
Neaizskriet manus svaidītos un nedariet ļaunu maniem praviešiem. Kad bāds uznāca tajā zemē un izbeidzās visi maizes krājumi, viņš sūtīja viņiem pa priekšu vienu vīru Jāzepu, ko pārdeva par vergu. Viņa kājas sika siekstā un viņa paši iekāla dzelzīs. Kamēr viņa paredzējums piepildījās un tā kunga vārds to apliecināja. Ķēniņš sūtīja un lika attaicināt viņu tautas valdnieks, viņu atsupināja. Viņš iecēla viņu par kungu savam namam un par valdnieku visai savai mantai, lai tas valda par viņa lielkungiem pēc savu prātu un māc viņu vecajiem gudrību. Tā Izraels nonāca Eģiptes zemē, un Jākabs dzīvoja kā svešinieks Hama zemē. Tad Dievs lika saviem ļaudīm pieaugt skaitā un darīja viņus varenākus nekā viņu pretiniekus. Viņš pārveidoja viņu sirdis, lai viņi sāktu ienīst viņa tautu un uzbruka ar viltu viņa kalpiem. Un viņš sūtīja Mūzu, savu kalpu Āronu, ko viņš bija izraudzījis. Tie darīja brīnumu zīmes viņu starpā un brīnumus Hama zemē. Viņš sūtīja tumsu, dienas atumsu pavisam, toreiz viņi nepiegrieza vērību viņu vārdam. Viņš pārvērta visu viņu ūdeņus asinīs un visas zivis aizgāja bojā. Viņu zeme muģēja no vardēm līdz pat ķēniņu pils telpām. Viņi runāja, tad nāca kukaiņi, utis visās viņu robežās. Viņš deva viņiem krusu lietas vietā un sūtīja uguns liesmas viņu zemē. Viņš sasita viņu vīna kokus un vīģes kokus un nopostīja visus kokus visā viņu zemē. Viņš runāja, tad nāca siseņu un vabols bez skaita. Un noēda visu zāli viņu zemē, apēda visus zemes augļus. Tad viņš nokāva viņu pirmzemtos viņu zemē, viņu pirmspēku, un izveda savus ļaudis ar visu sudrabu un zeltu, un neviena gurdena nebija viņu ciltī. Amen. Viņš izveda savus ļaudis ar visu sudrabu un zeltu, un neviena gurdena nebija viņu ciltī. Ēģipte priecājās par viņu aiziešanu, jo bailes no viņiem to bija pārņēmuši. Padebes viņš deva viņiem par segu un uguns naktī par gaismu. Tad Mūzes lūdza Dievu un sūtīja viņiem paipals un paēdināja viņus ar debesu maizi. Viņš pāršķēla klinti, tā iztecēja ūdens un plūda pa tūkstnesis traumēm. Un viņš atcerējās savu svēto vārdu un savu kalpu Ābrahamu. Un viņš izveda savu tautu ar prieku un ar gavilēm savus izredzētos. Amen! Un deva viņiem citu tautas zemi, lai viņi to iegūtu un pārņemtu sev par īpašumu, lai turētu godā Dieva likumus un pildītu viņa baušas. Aleluja! Lai pildītu viņa baušas. Slava Jēzum! Paldies Dievam! Paldies Dievam par viņa žēlstību, ko viņš parādīja savu tautai un ko viņš parāda arī mums katram šajā rītā un ikdienas, jo mēs esam viņa bērni. Amen. Un jā, šodien atkal padalīšos ar galvenām domām no šī psalma. Un tad psalma galvenās domas apkopo Dieva nevainojamo uzticību. Amen. Dieva nevainojamo uzticību un mīlestību, aicinot ticīgos atcerēties un novērtēt Dieva darbus. Tad Dievs ir pilns mīlestības un viņš ir pilns uzticības. Paldies Tev, Jēzu! Un šis psalms tiešām aicina mums to novērtēt. Novērtēt Dieva darbus, pateicoties viņam par aizsardzību. Tiešām, kungs, es ticu, ka arī mēs šajā rītā visi mēs pateicamies par aizsardzību, par nodrošinājumu un par viņa solījumu izpildi, kad to, ko Dievs sola, to viņš izpilda.
Šo psalms kalpo kā atgādinājums, ka pat grūtos laikos, šis psalms kalpo kā atgādinājums tev un man, ka pat grūtos laikos Dievs vienmēr ir ar mums. Pat grūtos laikos Dievs vienmēr ir ar mani. Saki, Dievs ir ar mani. Amen. Un Dievs ir ar mani un ir ar mums, vadot mūs uz gaišāku nākotni. Dievs mūs vada uz gaišāku nākotni. Amen. Amen. Un otrais, amen, ir, kad es vienkārši tam ticu. Es ticu tam no visas sirds. Es ticu tam, ko es runāju. Otrā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir aicinājums slavēt un atcerēties. Slavēt un atcerēties. Slavēt Dievu un atcerēties. Te tiek uzsvērts, ka svarīgi ir nepārtraukti meklēt Dievu klātbūtni un spēku. Tad nepārtraukti, kā apostols Pāvils saka, nepārtraukti lūdziet Dievu garā. Tas nozīmē to, ka nepārtraukti meklē Dieva klātbūtni un meklē Dieva spēku un atceries viņa brīnumus. Atceries viņa brīnumus un brīnuma darbus un viņa spriedumus. Aleluja! Atcerieties viņa brīnums, viņa brīnuma darbus un viņa spriedumus. Trešā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir mūžīgais derības solījums. Mūžīgais derības solījums. Tātad atgādinā par Dieva derību ar Abrahamu, Īzaku un Jākabu, par zemes dāvanu Kanānā un apstiprinot viņa vārdu un izredzētās tautas uzticību. Amen. Slava Dievam. Dieva vārds ir uzticams. To, ko viņš apsolīs, viņš dāvāja savai tautai. Viņš apžēlojas par savu tautu. Un tas kungs apžēlojas par mums arī šajā rītā. Jēzus Kristus vārdā. Ceturtā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir no bada stāvokļa līdz labklājībai Ēģiptē. Amen. Un cik esmu klausījies, piemēram, arī mācītājs, kuri sākuši no nulles kalpošanu, ja, kad viņi sākuši kalpot tam kungam, kad viņi atvēruši draudzes, kad viņi kalpojuši tam kungam no visas sirds, viņi saka, viņiem nav bijuši pat lampiņu, ko ieskrūvēt. Kad katrs ir sācis no tā mazuma, un Bībelē teica, esi uzticams pie mazuma, un es tev iecelšu par lielumu. Un arī šeit mēs redzam, ka tas kungs Dievs, viņš no bada stāvokļa aizveda savu tautu līdz labklājībai Ēģiptē. Šeit stāsts par Ābrahama pēcnācēju. Tad ir šis psalms, 4. doma ir, kad stāsta par Ābrahama pēcnācēju ceļojumu no nelielas grupas Kanālā līdz lielai nācijai Ēģiptē. Amen. Akcentējot Jāzepa stāstu no verga līdz valdniekam, kas nodrošināja savu ģimeni bada laikā. Amen. Tas kungs mums palīdz, tas kungs mums svētī, tas kungs mums iepriecina šajā rītā. 5. doma – atbrīvošana no Ēģiptes. Atbrīvošana no Ēģiptes. Man tāda interesantā mūzika šajā rītā. Atbrīvošana no Ēģiptes. Šeit tiek aprakstīts tiešām izrēliešu brīnumainā glābšana Ēģiptē. Tie, kas ir lasījuši veco derību, mēs arī ne tikai šajā psalmā, bet mēs jau 2. Mūzes grāmata iziešana no Ēģiptes, Exodus, iziešana no Ēģiptes zemes, kad Dieva tauta izgāja no Ēģiptes zemes, un šeit arī tiek aprakstīta šī Izraēla brīnumainā glābšana no verdzības, uzsverot Dieva nodrošinājumu par pārtiku un ūdeni tūkstnesī. Sestā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir ceļojums caur tūkstnesim līdz apsolītai zemē. Ceļojums caur tūkstnesim līdz apsolītai zemē. Halleluja! Tātad šeit atklājās, lasot šo psalmu,
sestā doma, ja, kad ceļojums savu tūkstošiem līdz apsolītai zemē, šeit atklājās Dieva vadība, aizsardzība par izrēliešiem viņu ceļojumā tūkstnesī un galu galā vedot viņus uz apsolīto zemi ar aicinājumu slavēt kungu par viņa darbiem un brīnumiem. Amen. Un jā, es iedošu kādus soļus, kā jūs šo psalmu varat pielietot savā dzīvē. Un pirmais ir atcerēties un pateikties. Katru dienu atroda laiku, lai atcerētos, lai pieminētu, atcerētos un pateiktos par Dieva darbiem jūsu dzīvē. Tas varētu būt rīta vai vakara brīdis, kad tu pateicies par Dieva darbiem tavā dzīvē. Es runāju par to, ka pateicības žurnāls, un es uzrakstīju atmiņu. Es domāju, ka gan šajā dienas grāmatā, jo tu esi tādu izveidojis, tu var rakstīt tur pateicības, tu var arī pierakstīt, kā Dievs darbojās tavā dzīvē. Vienkārši pieraksti, lai tas kungs atver tavas acis, gara acis, ka tu redzi, kā Dievs darbojas tavā dzīvē, un pieraksti, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Lūkšana laiks, lūdzaties, pateicieties Dievam par konkrētām lietām. Un dalies ar citiem. Pastāst arī citiem saviem draugiem un ģimenei par Dieva labestību tavā dzīvē. Bet lai tiešām tas kungs atver atskaņas, brālis teica, viņš teica, Dieva brīnumi notiek katru dienu, bet kas to saredz šodien? Tāpēc, lai Dievs dod, ka tev tas kungs atver gara acis, ka tu sāc redzēt Dieva darbus, un ka tas kungs atver gara ausis, un ka tu sadzirdi viņa balsi. Otrais solis, kā tu vari piepildīt šo psalmu savā dzīvē, ir meklē Dieva klātbūtni. Meklē Dieva klātbūtni. Ikdienā meklējiet Dieva klātbūtni. Atvēliet laiku klusumam, lūkšanai un bībeles lasīšanai. Amen. Atvēl, ikdienas meklē Dieva klātbūtni, atvēl laiku klusumam, lūkšanai un bībeles lasīšanai. Klusuma brīži, pavadiet laiku klusumā, koncentrēties uz Dieva klātbūtni. Klusuma brīži, pavadiet laiku klusumā, koncentrēties uz Dieva klātbūtni. Bībeles lasīšana. Lasiet Bībeli, meklējiet Dieva solījumus un mācības. Meklējiet, lasiet Bībeli, meklējiet Dieva apsolījumus un viņa mācības. Lūkšanas partnerība. Lūdz kopā ar kādu citu. Stiprini savienojumu ar Dievu. Amen. Ja tev ir iespēja, lūdz arī kopā ar kādu citu. Protams, ir labi, kad arī sestdien mums arī bija šis pāru vakar, šī mīlestības līgsta pasākums draudzē, kur arī Silvija, Ievas Gardinas mamma, arī par to runāja, kad ir svarīgi vīram un sievai lūgt Dievu kopā. Tas jūs satavinās, tas jūs tuvinās Dievam. Un tas tuvinās viens otru jūs, tuvāk un tuvāk tieši caur lūkšanām. Jūs tuvosieties arī viens otram caur lūkšanām, arvien tuvāk un tuvāk. Trešais solis, kā tu šo psalmu vari pielietot savā dzīvē, ir uzticies Dieva apsolījumiem. Uzticies Dieva apsolījumiem. Atgādini sev par Dieva solījumiem. Īpaši grūtos brīžos, lai stiprinātu savu uzticēšanos Dievam un arī savu ticību. Solījumu kartītes. Tad apsolījumu kartītes. Tas, ko, piemēram, kartiņas, var nopirkt tādas, varbūt maziņas kaut kādas kartiņas, kur tu Dieva apsolījumu kartiņas. Izveidojiet kartiņas ar Dieva solījumiem un nēsājiet tās līdzi. Tad uzraksti Bībelē apsolījums, ko Dievs, kur rakstīts, tev nekad neatstāšu, es tev nekad nepametīšu, es tev esmu ierakstījis, Dievs saka, esmu ierakstījis tevi savu roku plaukstās. Vai, piemēram, kur Jēzus saka, es esmu ikdienas pie jums līdz pašam pasaules galam, vai, vienkārši kaut kāds, arī, piemēram, arī Kalnas prediķis, Mata evaņģēlijas 5. nodaļa, 6. nodaļa, 7. nodaļa,
kur var, lasi Bībeli, un tas, kas tev uzrunā, uzrakst uz kartiņas, tas, kas tev uzrunā Dieva apsolījumu, un nesā to līdzi šo kartiņu. Un to arī jebkurā brīdī arī to var izlasīt. Un es zinu, kad cilvēki, piemēram, arī kara laikā, viņiem bija pie sirds pielikts 91. psalms, un nekādas lodes viņas neskāra, viņi atbrauc mājās dzīvi. Tāpēc nesā līdzi arī Dieva apsolījums, izveido šādas kartiņas un nesā sev līdzi, lai kur tu iet, tad izveidojiet kartītes ar Dieva apsolījumiem un nesājiet tās līdzi. Atmiņu dēlis, tā kā atmiņas dēlis, izveidojiet, es nezinu, es domāju, arī varētu būt klade, izveidojiet dēli ar atgādinājumiem par Dieva solījumiem un uzticību. Amen. Izveidojiet ar atgādinājumiem. Uzrakst, ka Dievs to, ko sola, piepilda, par viņu uzticību. Vienkārši izrakst no Bībeles tos pantus, kur Dievs sola un apsolījumi. Un tad līdzīgi kā arī kartīt, arī to var arī rakstīt burtnīcā un raksta Dieva apsolījums un viņa uzticību. Lūkšana dienas grāmatu. Pierakstiet lūkšanas, kurās lūdzat Dievu un parādiet savu uzticību. Arī lūkšanas tu vari pierakstīt. Es domāju, labi, ka tu pieraksti savus lūkšanas, un tad pēc kāda laika tu redzi, ka Dievs ir uz šīm lūkšanām atbildējis. Ceturtais solis, kā tu šo psalmu vari pielietot savā dzīvē, dalies ar citiem. Dalies ar Dieva darbiem savā dzīvē ar citiem, gan vārdos, gan darbos, būdams par liecinieku viņa labestībai. Amen. Dalies ar Dieva darbiem savā dzīvē ar citiem, gan vārdos, gan darbos, būdams liecinieks par Dieva labestību. Liecības. Stāstiet citiem savas liecības par to, kā Dievs ir ietekmējis tavu dzīvi. Labdarība. Iesaistīties labdarības darbos. Parādiet Dieva mīlestību caur savām darbībām. Iesaistieties labdarības darbos. Amen. Atbalsts un lūkšana. Piedāvājiet atbalstu un lūkšanu, kā arī mēs vakar kopā ar Haraldu izgājām tiešraidē, lai lūgtu par vajadzībām, 9 vakarā. Atbalsts un lūkšana. Piedāvājiet atbalstu un lūkšanu tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. 5. solis. Seko Dieva vadībai. 5. solis. Seko Dieva vadībai. Atveriet savu sirdi Dieva vadībai katru dienu. Atveriet savu sirdi Dieva vadībai katru dienu. Būdami gatavi sekot viņa ceļiem. Lēmums un lūkšanas. Lūdziet pirms katras svarīgas izvēles. Ka, ja tev ir kāda izvēle, lūdz pirms tam Dievu. Ja tev ir izvēles priekšā, lūdziet pirms katras svarīgas izvēles. Meklējiet Dieva gudrību. Meklējiet Dieva gudrību. Gatavība mainīties. Gatavība mainīties. Esi gatavs mainīt savu kursu atbilstoši Dieva vadībai. Amen. Gatavība mainīties. Esi gatavs mainīt savu kursu atbilstoši Dieva vadībai. Draudzes iesaistīšanās. Iesaisties draudzē. Iesaistīšanās draudzē. Iesaisties draudzē vai kristīgajā kopienā, kur varat augt ticībā kopā ar citiem. Amen. Iesaistieties draudzē vai kristīgā kopienā, kur jūs varat augt ticībā kopā ar citiem. Amen. Aizlūksim arī ātri pēc šī psalma vārdiem, tā iziesim cauri. Pateicos Tev, kungs, pateicos šodien par katru, kas pieslēdzās šai tiešraidē. Es pateicos, kungs, ka ir cilvēki, kuri gaida, varbūt tie nav 100, tie šodien 11 cilvēki,
Bet paldies Tev, ka viņi gaidīja šo raidījumu, ka viņi pieslēdzās šajā rītā, ka mēs kopā varam pārdomāt 105. psalmu, ka mēs varam ieskatīties šajās domās, ko šis psalms vēlējās mums pateikt šajā rītā, ko Dievs, tas kungs, gribēja mums pateikt šajā rītā. Un ka mēs varam domāt, kā mēs šo psalmu varam pielietot savā ikdienā. Un es pateicos Tev, kungs, es piesaucu Tavu vārdu. Es pateicos Tev, kungs, es piesaucu Tavu vārdu. Es sludinu tautām viņa darbus. Es sludinu tautām, mēs sludināsim, mēs vēlamies, Dievs, sludināt tautām Tavus darbus. Mēs gribam Tev dziedāt, kungs. Mēs gribam Tev spēlēt. Mēs gribam stāstīt par visiem Taviem brīnuma darbiem. Mēs gribam slavēt, un mēs to darām arī šajā rītā. Mēs slavējam Tavu svēto vārdu. Mūsu sirds priecājas, mēs meklējam to kungu. Mūsu sirds priecājas, mēs meklējam to kungu un viņa vaigu. Meklējiet to kungu, mēs meklējam Tevi, kungs, Tevi un Tavu spēku, un mēs vienmēr meklējam Tavu vaigu. Mēs pieminām, kungs, Tavus brīnuma darbus, ko Tu esi darījis, un Tavas zīmes un Tavu mutes spiedumus. Paldies Tev, kungs, par Ābrahamu, par viņa kalpumu dzīvumu, par Jākabu bērniem, par Dieva izredzētiem. Jo, kungs, Tu esi arī mūsu kungs. Tu esi mūsu glābējs, un mēs esam Ābrahama bērni. Amen, mēs esam Ābrahama bērni. Un Tu, kungs, esi mūsu Dievs, un Tavi tiesas lēmumi iet pa visu zemi. Paldies Tev, kungs, ka Tu neaizmirsti savu derību, un ka mēs šodien varam dzīvot jaunajā derībā. Paldies Tev, Jēzu! Tu neaizmirsti savu vārdu, ko Tu tūkstošiem dzimumiem esi devis. Halleluja! Slava Tev, kungs! Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, debes Tēvs! Šeit rakstīts: neaizskariet manus svaidītos un nedariet ļaunu maniem praviešiem. Paldies Tev, kungs, Dievs, kad ir Tava apsardzība par katru Tavu bērnu, par katru Tavu kalpu, un ka mēs esam atvērti Tavai vadībai, ka arī šajā rītā mēs meklējam Tavu klātbūtni, caur Bībeles lasīšanu, caur klusuma brīžiem, caur lūkšanām, ka mēs varam šodien pierakstīt apsolījumus, Tavus apsolījumus Bībelē uz kartiņām, uz kartītēm un nesāt to līdzi pie sirds. Amen. Nesāt līdzi Tavu vārdu, ka mēs pieķeramies Tavam vārdam, ka Tavs vārds ir mūsu spēks, ka Tavs vārds ir mūsu stiprums. Paldies Tev par visu to, ko Tu darīji Izraēla tautā, gan pie Ābrahama, gan pie Jāzepa, gan pie Īzaka, Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs. Paldies Tev par visiem brīnumiem, ko Tu esi darījis arī Ēģiptes zemē. Paldies Tev, kungs, no bada laikiem, kungs, debes Tēvs, tiešām uz labklājību, no bada laikiem uz labklājību. Paldies Tev, kungs, mēs Tev slavējam un godinām, Dievs. Slava Tev, kungs, ka mēs varam turēt godā Dievu likums un pildīt viņa baušas. Paldies Tev! Svētī mūs šajā dienā, samīļo mūs katru, Jēzu, samīļo mūs savā mīlestībā, Jēzu, samīļo mūs katru savā mīlestībā, lolo mūs, debes Tēvs, kā savus bērnus, jo mēs visi esam Tavu radību, mēs visi esam Tevis radīti, bet mēs atšķiramies no visas šīs radības ar to, ka mēs esam mūžīgas būtnes, un Tu esi mums devis, kungs, garu, un mēs dzīvosim, mēs esam garīgas būtnes, mēs dzīvojam miesā kā teltī, kā apostols Pāvils saka, bet reiz vaigu vaigā kopā ar to kungu. Un paldies Tev, Jēzus Kristus, ka Tu esi mums devis mūžīgo dzīvību, jo Jēzus, Tu teici, ka katrs, kas Tev tic, tas nemirs, tas nenāks tiesā, bet no nāves tas būs pārgājis dzīvībā. Un paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi nācis mūsu dzīvē, lai mūsu dzīvēs būtu dzīvība un pārpilnība. Un, kungs, Jēzus, jau šeit ir viens solījums nācis, lai būtu dzīvība un pārpilnība. Dzīvību un pārpilnību. Un palīdz mums pierakstīt visus tos apsolījumus, kas mūs uzrunā Bībelē, un nesāt to līdzi šīs kartītes. Un tiešām, ka mēs viņus varam izlasīt jebkurā brīdī. Dieva apsolījums mūsu dzīvēs. Paldies Tev, Jēzu!
Paldies Tev, dārgais debes Tēvs. Svētī mūs šo dienu, svētī visu mūsu šo nedēļu, Tēvs. Svētī šo pirmdienu, svētī šo dienu, un tā arī mums ir svēta diena. Tā ir diena, kuru mēs atdodam Tavās rokās. Mēs vēlamies Tavu vadību, mēs esam gatavi izmaiņām, mēs esam gatavi mainīties. Mēs vēlamies, lai šī diena Tavās rokās, un lai visa mūsu dzīve ir pakļauta Tavai gribai. Svētī mūs šajā dienā, Kungs, un iepriecini, un svētī, un stiprini, un iedrošini, un vadi. Un es arī šajā dienā lūdzos, ka man ir darbiņš, Tēvs, kas aizēju darbā, ka man tur nav jāstaigā dīkā, bet kad es varu priecāties, strādāt, gavalēt un godināt Tevi, Kungs. Paldies Tev, Tēvs, par šo strādāt gribu, ka es vēlos strādāt, kas man dod prieku. Paldies Tev, Kungs, ka man patīk dalīties Dieva vārdu no rītiem, aizlūgt par cilvēkiem. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam kopā lūgt Dievs un stiprināt viens otru ticībā. Paldies Tev! Mēs šo dienu noliekam Tavās rokās, Tavus mūsu bērnus, mūsu ģimeni, man otru pusīt. Svētī man laulību, pasargā arī man, Tēvs, no visiem kārdinājumiem, no visiem grēkiem, kas ir šajā pasaulē, ka mēs esam svēti, tīri, šķīsti, nepaļami, Dieva bērni šīs ļaunās pasaules vidū. Un es jūs svētīšu. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai pacēj savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas Kungs, lai Tevi svētītam svētī, un lai Viņš paplašina Tavas robežas, lai tā Kunga roka ir ālaž ar Tevi, un lai Viņš Tev pasargā no nelaimes, ka Tev nav jācieš sāpes. Un viss kopā šajā rītā lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen. Esiet svētīti, lai mums brīnišķīgi šī nedēļa, lai brīnišķīgi šī pirmdiena. Parasti saka, pirmdiena grūta diena, bet ne mums Dieva bērniem. Amen. Mēs esam priecīgi par katru dienu, kur ir atdota Dieva vadībai, Dieva svētībai. Svētīt esat šajā dienā. Lai Dieva miers jūs namā. Paldies, ka klausieties, paldies, ka pievienojaties. Es ticu, ka jūs paņēmāt šodien kādas labas domu graudus, un kad es varēju būt šodien jums par stiprinājumu, un kad tas Kungs mani lietoja kā savu instrumentu, kā savu kanālu šajā rītā. Lai Dievs svētī, lai jums svētīta šī diena. Mīlu jūs, paldies, ka jūs pievienojaties, paldies, ka jūs gaidat. Un jā, varbūt tie nav 50, 60 vai 100 cilvēki, tie ir 11 cilvēki, bet mēs kā Kristus mācekļi šajā rītā esam kopā. Un ja es arī teicu, ka mazais ganāmais pulciņš, Tēvs jums ir nolēmis piešķirt valstību. Amen. Tā kā lai Dieva valstība par mūsu dzīvēm, esiet svētīti, lai jums brīnišķīgi šī diena, lai Dieva miers jūsu namā.